puse bija, puse nebija. Tad es ātri izstāstīšu varbūt vēlreiz tās pamatlietas, ko mēs tā kā plānojam uz šo te, nu jau 2010. Gada sezonu, jau šogad. 2 klases, pro un street klase. Sākšu ar street klasi. Street klasē būs pēc līdzīgiem noteikumiem, tā kā bija pēdējais posms biķerniekos. Tas nozīmē, ka drīkstēs startēt ar 2 cilvēki, 1 mašīna, A un B fināli, viss tieši tāpatās tā kā bija. Nebūs vajadzīga atsevišķa licencēšanās priekš strīta. Vienā dalības maksā ir iekļauta šī licences maksa, viss ir iekļauts, tu atnāc samaksā savus latiņus X, un tev galva nesāp ne par apdrošināšanu, ne par nekādām ārsta izziņām, neko. Startē savā strītā, miers un bērziņš. Vienīgā izmaiņa sākās tajā brīdī, ja tu gribi krāt ieskaites punktus. Strīta klasē nebūs čempionāts, strīta klasē būs kausa ieskaita. Tas nozīmē, ka gada beigās būs kausa uzvarētājs, bet nebūs čempionu nosaukuma. Čempionu nosaukumu mēs atstājam pro klasē. Ja grib vākt strīta klasē ieskaitas punktus, tad ir jābūt labu biedram. Daudz no jums droši vien, ka jau ir labi biedri, ja kāds nav, tad var iestāties. Gadu jau nav. Biedri nav jāmaksā pa jaunu. Jā, biedri nav jāmaksā pa jaunu un tādas lietas, bet kā tur palika mums beigās ar to? Ar ko? Ar Berķi. Kas ir ar Berķi? Par iestāšanos jaunajiem un dalības un tām maksām. Nē, pa iestāšanos viss paliek pat pa vecam jāmaksā, jā. Bet var atlikt to maksājumu veikt. Jā, respektīvi, lai nav jāmaksā jums veselā čupā iestāšanās naudu, ja jūs esat jauni, neesat nekad bijuši labi biedri. Iestāšanās 25 gada biedri nauda arī ir 25, teiksim, lai jums nav vienā čupā jāmaksā 50 lati, pēkšņi jāšķirās no naudiņas. Tad jūs varēsiet to izdarīt, atliktos maksājumus. Bet, ja jūs to nebūsiet izdarījuši, tad vienkārši šie punkti tiks gada beigās. Pro klasē tātad liekam dugas iekšā un ir vajadzīga licencēšanās. Bet, ja jūs esat ielikuši dugas un nenolicencēties lielajā trasē, nesanāk, vai nemaz negribat, tad jūs ar šo te mašīnu arī varēsiet startēt strītā. Klases mainīt drīkst vienreiz pa sezonu. Respektīvi, tur kaut kāda šaize notiek pro klasē, un tu saproti, ka tu vairs nestartēsi nevienā citā posmā, bet tev joprojām gribi turpināt braukt un kaut ko darīt, tad netiks aizliegts startēt strīt klasē. Tāpat tās strīt klasē nobrauc vienu posmu, parādās sponsors, ielieku dugas iekšā un startēju pro, nolicenzējos un startēju pro klasē, bet drīkstēju šo te maiņu veikt vienreiz. Pro klasē notiks licencēšanās, būs atvērti treniņi biķerniekos, ir plāns vismaz reizi nedēļā taisīt treniņus, ka var braukt trenēties un arī licencēties turpat. Automātiski top 16 no iepriekšējā gada var dabūt pro licenci. Starp citu, šie te pasākumi ielas un pro klasē būs tur, kur būs iespējams savietot, tie būs vieni pasākumi, tur, kur nebūs iespējams savietot, tie būs 2 atsevišķi pasākumi. Starpība ir trašu ātrumos. Pro klases startēs lielajās trasēs, lielākiem ātrumiem, mazajai klasē, ielas klasē tiks šie ātrumi stipri ierobežoti. Par Baltijas čempionātu es šobrīd bišķi iepauzēšu droši vien, tāpēc, kad mums ir jāsagaida vēl dažas atbildes no mūsu kaimiņiem, un tad mēs tikai varēsim, ir principā nolikums izstrādāts, nolikuma projekts ir arī nopublicēts, ja kādam ir interesi. Jā? Par kaimiņiem. Latvieši ļoti daudz neatļauj ar to, ka viņam neļauj trenēties ļoti daudz. Ja viņi atbrauc un tikai 2 stundas pabraukā un viss. Tā ir pro klase, aizmirstiet, nekur pasaulē nav, tu esi atbrauc uz gonku, tu vari pēc nedēļu iepriekš atbraukt, noierēt savu trasu un trenēties, tā nekur pasaulē nenotiek, tās viņa problēmas. Un strīt klasē ir tāds? Strīt klasēs, bet mums jau praktiski visu laiku šīs trases ir pieejams, aizbrauc samaksā, un kur ir problēmas, nesapratu drusciņu. Nē, strīt klasē nav problēmas, tāpēc, ka visu laiku pirms sacensībām notiek vairākas dienas treniņi. Jā. Nē, es nedomāju, ka viņiem jau nav tā, ka neļauj. Vienkārši viņiem neļauj tajā dienā, jo ir saplānots grafiks, ir dienas kārtība, kurā ir jāiekļaujas. Tā ir viņu grib, tā, kad viņiem visi, pie kājām. Līdzvērtīgi sportisti šeit. Iespējams, organizatori viņiem nodrošina kaut kādus papildus bonusiņus, ja, lai viņi būtu šeit, lai būtu skatāmākas sacensības un būtu visiem interesantāk. Ja. Bet mēs nevaram, teiksim, viņu dēļ kaut ko bīdīt. Ja. Ir bijuši atsevišķi precedenti, es zinu, par ko iet runa, kad, teiksim, varbūt viņiem tiek tur 1 aplis, citiem tiek 3 apļi. Tas ir atsevišķs temats, ja, bet turpmāk arī tas tiek skaidri atrunāts, kad ir konkrēts
konkrēts laiks. Mēs nevaram izsekot, cik katras reizes, ko izdara trasē. Ja? Ir konkrēts laiks, ja tu tiec tajā laikā trasē, tu tiec. Ja tu netiec, tad mēs tu neko, diemžēl, nevaram izdarīt. Mēs nevaram, dienas kārtība nav diemžēl, izstiepjama. Domāju, ja ir grafiks, tad ir viņā jāiekļaujas. Un, ja latvieši aizbrauc uz Lietuvu, es domāju, arī viņiem netiek tagad, davai jūs trenējieties, mēs pastāvēsim. Tagad, tad pēc tam. Nē, saprotiet, ne visi forši viesi, tas ir krūti, mums vajag viesus, tiešām, lai tās sacensības būtu skatāmas un baudāmas. Bet mums ir arī jāciet vietējie sportisti, un viņu laiks, un arī viņu investīcijas. Mēs vienkārši ļoti labi zinām, ka mūsu lietuviešu kolēģi, viņiem ir drusciņi savādāk tas viss izveidojies, un viņi atbrauc un pasaka, ka viņi ir pro, un ka viņiem tagad, pie mums tas noteikti nedaudz savādāk. Ja? Es negribu neko teikt, ne pa vienu, ka mēs esam labāk vai kāds cits ir labāks, bet viņiem tas ir, vēsturiski izveidojies drusciņi savādāk, un viņiem tā attieksme pret sportu, pret sevi un savas domas par sevi kā sportistiem ir mazliet savādāk. Īstenībā šīs sapulces galvenais mērķis bija, ka jūs izlasītu nolikumu projektus, mīļie, un uzdot jautājumus. Tāds bija tas galvenais mērķis. Pirms mēs tā kā liekam štampu virsū, jā, mēs tā daram, tika viss salikts uz papīra, un es gribu, lai jūs tagad aktīvi izteiktu savus viedokļus, jautātu, kas jums ir neskaidrs un kas tieši jūs interesē, lai mēs šodien beidzot pieliktu tam visam punktu. Pēc tā, kad bija smīniņi, pēc tavu teiktā, es saprotu, ka nav neviens lasījis. Jā, es arī. Jā, viņš ir lasījis. Ar daudziem lietuviešiem ir salikāni būri. Viņi varas problēmas? Jā. Ja karkas ir certificēts, vienošanās panākt. Jā, mēs to esam vienojušies ar lietuviešiem. Nē, var. Nē, mums būs pagaidām uz šo gadu būs šie vienotie noteikumi, lai mēs varētu, nodrošināt šo te... Principā tas tika izdarīts dēļ Baltijas čempionāta. Mēs sanācām visas 3 valstis kopā un ilgi un dikti spriedām, ko un kā darīt. Mēs nācām pretī lietuviešiem. Mēs nācām pretī lietuviešiem un tā, jo īstenībā tās pasaules tendences tādas, ka skrūvējumie netiek baigi atbalstīti, ja? Bet mēs atļausim. Tikai es gribēju visus brīdināt, ja, ka šī starpība starp labu saliekamo karkasu un iemetinātu karkasu naudiskā izteiksmē nav peremega liela. Un ja jūs turpmāk gribēsiet ar šo pašu auto kādreiz startēt Somijā, Norvēģijā, Polijā, Anglijā, tad drīz vien jau iespējams no 2000, Somijā šobrīd jau vairs nevar, bet, ir atsevišķas valsts, kurās vēl tiek atļauti šie te saliekamie, bet tūlīt pat jau šis te tiks izskauts ātumi pa lielu. Mēs atļaujam šogad, jā, ja jums ir mētājās viens saliekamais ar certifikātu, droši lieciet iekšā, bet ja jūs gribēsiet kādreiz startēt starptautiskā līmenī, tad tas diez vai jums tiks atļauts. Kaut dikti izmainās tajās komandu ieskaities? Man liekas, vienīgais tā strītam nebija jāmaksā par komandu ieskaiti. Komandu ieskaiti, komandas licenci. Bet, ja jūs gribat, varat samaksāt. Cik tad ir pro klasē? Komanda? Jā. Komandas, ko ir tās pateikt? 3 komandām minimums. Sportisti komandā no 2 līdz 4 tiek ieskaitīts labāko 2 rezultāts. Ja? Komandā startē no 2 līdz 4 sportistiem. Nesapratu, kāds arguments ir, kad strītam nav komanda licences jāmaksā? Nezinu. Mēs toreiz runājam, ka papildus motivācija vienkārši, lai attīstītos. Komandas licences pro klasē 50 lati projektā. Es saku, šie te nav galējie tā kā varianti, tāpēc, mums ir, tāpēc mēs visi šeit esam 50 lati. Cik es atceros, tomēr, laikam, bija kaut kāda simboliska samaksa, kaut kāda 5, jo es teicu toreiz pa kausiem. Jā, mums toreiz arī kausi jāliek, jā. Vienmēr cākot, ja kurā gadījumā, tad mēs tur, ja liekam, tad liekam kaut ko galīgi minimāli. Strīta klasē sanāk, ka tā kā čempionāta nav. Nē, čempionāta titula nebūs. Kā tad ir ar tām komandām? Kausa ieskaita. Kausa ieskaita, punkti tiek vākti, bet nav gada beigās čempiona titula. Čempiona tituls būs tikai pro klasē. Tāds, ka tika nopirkt normāli uzdevot Latvijā mašīnu, kur cilvēks dedzēts no Latvijas, un tā arī nepieredzēja. Tā kā reāli izmantot sporta vajadzību un teikt dzīvi, nerad nekāda vajadzība izmantot lielu naudu, maksāt nodokļus un reģistrēt Latvijā. Jā, nebūs nekādas problēmas. Galvenais, lai nav zaktas.
teiksim, simbolisko, teiksim, tur Rihards Ēriks vai ko tādu, uz tā tīra vai pēc pazīšanās vai kā. Es tev teikšu tā kā man ir ar manu Skyline, piemēram. Man ir angļu papīri viņam, viņš arī ir, viņi ir fiziski reģistrēta mašīna, bet viņi nav reģistrēta šeit, un viņa tur arī nav reģistrēta. Kā saka, viņai ir reģistrācijas dokumenti, ka viņa mašīna kā tāda ir. Viss. Lai pierādītu, ka tā mašīna nav zāda. Jā. Viss. Jā. Jā. Numuriem nav jābūt nekādiem obligātiem.